Labdien, visi klausītāji! Man tiešām liels prieks redzēt šeit klātesošo auditoriju un noteikti uzrunāt arī tos, kas šo klausīsies attālināti. Un man šodien uzdevums ir varbūt jūs ievest šajā aptaukošanās problēmas lauciņā un savas uzstāšanās laikā atbildēt uz tiem aktuāliem jautājumiem. Tātad pirmkārt, kā zināt, vai ir jau aptaukošanās, vai tā tiešām ir slimība. Es domāju, ka mēs šeit varam jau viennozīmīgi teikt droši vien, ka ir slimība, bet mēģināšu pamatot, kādēļ mēs tiešām to nevaram uzskatīt tikai par slinkumu. Tad kas ir tie galvenie vaininieki, ko mēs varētu darīt profilaktiski un kā tad ārstēt aptaukošanos. Un droši vien, ka jānoskaidro, kā zināt, vai vispār cilvēkam ir aptaukošanās. Un noteikti, ieraugot šāda veidola cilvēku, kā jūs redzat kreisajā pusītē, ir skaidrs, ka šeit ar veselību, vismaz attiecībā uz lieko svaru vai aptaukošanos visam vajadzētu būt kārtībā un piekritīsiet. Mēs priecātos, ja mēs redzētu šādu muskuļu masu, tad varbūt ir citas veselības problēmas un jautājums, kā tāda muskuļu masa ir panākta, bet, protams, mēs nerunāsim par tām slimībām, par ko runāsim šodien tālāk. Un, protams, ieraugot arī šāda veidola cilvēku, mums nerodās jautājumu un ir skaidrs, ka aptaukošanās šeit ir, tātad liekā tauku masa ir, un tātad, jādomā, protams, ko ar to darīt tālāk. Bet jautājumi, protams, ir šeit pa vidu, tātad nedaudz jau izmainīts veidos, īpaši pievēršam uzmanību vidukļa apkārtmēram, kas nedaudz progresē, tad kurā brīdī mēs šādu cilvēku varam uzskatīt, ka viņam ir jau problēmas ar svaru. Un šeit nāk mums palīgā tātad universālais rīks. Tas ir ķermeņa masas indeks, ko patiešām arī lekcijas laikā jūs redzēsiet, pētījumi balstās uz šo ķermeņa masas indeksu, ko mēs aprēķinam, izdalot jūsu svaru kilogramos ar augumu metros, kas ir ņemts tātad kvadrātā. Un, piemēram, mājaslapā par sirdi.lv, skatoties, kur ir tātad sirds veselības testi, mēs varam izvēlēties tātad attiecīgi dzimumu, ievadīt savu svaru, augumu un nospiežot aprēķināt, piemēram, sieviete, kuras svars ir 73 kg, garums 1,70 m, mēs redzam brīnišķīgi ķermeņa masas indeksa skaitli. Varbūt tas nav tik brīnišķīgs, jo tas ieiet tomēr šajā te liekā ķermeņa svara zonā. Tātad jūs redzat arī to interpretāciju ķermeņa masas indeksam. Mēs esam priecīgi, ja cilvēkam ir normāls ķermeņa svars, tātad ķermeņa masas indeks līdz 25, no 25 līdz 30 tas būs liekais svars, un tātad attiecīgi virs 30 jau būs aptaukošanās. Un vēl šeit varu piezīmēt, ja jūs tiešām izmantosiet šo rīku, tad jums arī tiks sniegtas rekomendācijas šajā mājaslapā, kā tālāk rīkoties. Tā kā tiešām aicinu šo te izmantot. Bet vēl viens piemērs. Šajā gadījumā paņemsim vīrieti, tātad, kuram ķermeņa svars ir 85, varbūt nav pārāk garš vīrietis, bet augums ir 1,68 m, un spiežot aprēķināt, mēs tātad iegūstam ķermeņa masas indeksu 30,1. Redzat, iekrāsojās jau sarkanā krāsā, un droši vien tas, ko mēs redzēsim visbiežāk, būs kaut kas šāds. Tātad palielināta ķermeņa tauku masa, un, protams, kā tālāk runāsim arī par ar to saistītām veselības problēmām. Bet mums priekšā arī var būt šāds vīrietis, ar jau redzēto muskuļu masu. Un, protams, līdz ar to nevienmēr ķermeņa masas indeks mums parāda cilvēka kopējo veselību, bet tiešām arī pēc starptautiskām vadlīnijām ir pieņemts, ka tas ir visvienkāršākais, vissanāk lietotais un tiešām arī informatīvs.
Ko tad mēs varam darīt? Ir vai nav aptaukošanās? Pēc jaunākām nostādnēm tad ir jāņem rokā šī mērlente un jāsāk mērīt. Tātad viens, ko mēs varam izdarīt, ir vidukļa apkārtmērs. Ja? Tātad, ja vīriešiem tas ir vienāds vai lielāks par 102 centimetriem, to uzskata par vidukļa aptaukošanos, un tā ir saistīta ar paaugstinātiem, ar veselību saistītiem riskiem. Sievietēm šis robežas skaitlis ir 88. Savukārt otrs parametrs, tātad jau vajadzīgi 2 mērījumi, ir vidukļa gurnu attiecība vīriešiem, ja tātad ir izdalot vidukļa apkārtmēru ar gurnu mērījumu, šis skaitlis ir lielāks par 0,9, bet sievietēm lielāks par 0,85. Tas arī liecinās par vidukļa aptaukošanos, kas tad ir šī kaitīgā aptaukošanās. Un tāds varbūt neierasts parametrs, bet ar vien vairāk izmantots, tā tad ir šī vidukļa auguma attiecība, tad atkal bez mērlentes neiztikt, izdalam šos divus skaitļus, un ja tā tad attiecība ir lielāka par 0,5, tas arī parāda, kad tā tad viduklis ir pārāk liels, ja, proporcionāli svaram, un tas arī saistīts ar dažādiem veselības riskiem. Un kā šo interpretēt? Tātad mēs varam teikt, ka cilvēkam ir palielināta tauku masa, tauku daudzums, ja ir izmainīts viens no šiem 3 minētajiem, plus ķermeņa masas indeks ir 30. Tātad mēs skaidri zinām, ka tātad šajā gadījumā mēs varam lietot jēdzienu aptaukošanās. Un ja ir izmainīti 2 no šiem rādītājiem, un neatkarīgi no ķermeņa masas indeksa, tātad mums, piemēram, ķermeņa masas indeks var būt 28 vai 27, bet ja ir izmainīti 2 šie parametri, arī cilvēks būs jau ar palielinātu tauku masu. Un kāpēc tieši es uzsveru šo terminu tauku masu, jo mēs zinām, ka tātad ķermeņa tauki, ja to ir par daudz, tas tiešām darbojās kā tāds endokrīns orgāns, izdala dažādas vielas, bioloģiski aktīvas vielas, tā skaitā arī hormonus, kas ietekmē mūsu vielmaiņu, izmaina mūsu organisma enerģijas patēriņu, izmaina sāta apetītes sajūtu, tāpēc jo lielāka ir tauku masa, jo lielāks risks mūsu kopējai veselībai. Un vēl maza piebilde, protams, ja cilvēkam ir izteikti liels ķermeņa masas indeks, tad tādai diagnostikai mums nav vairs nekāda mērījuma vajadzīgi, bet šeit es piebildīšu, ne tikai diagnostikai šis te mērījums būtu vajadzīgs. Mēs kādreiz klīniskā praksē iesakam pacientam paņemt lentīti, apmērīt savu vidukļa apkārtmēri un uzsākot tos pavasara tagad plānotos ieviešanas pasākumus, ik pa nedēļai aplikt to lentīti ap vēderu, un tas ideālais varbūt pat neskatīties uz ķermeņa svaru, jo, piemēram, sākot intensīvāk sportot, mēs zinām, ka varētu arī palielināties muskuļu masa, bet ja mēs varam to lentīti salikt arvien ciešāk kopā un mums kaut kas paliek pāri, tad es teiktu, ka virziens ir pareizais. Atbildot uz otru jautājumu, vai aptaukošanās tiešām ir slimība, un droši vien, lai varētu izteikties par šo jautājumu, jāsaprot, kas tad vispār ir slimība. Ja? Un tātad pēc definīcijas slimība ir tā, kas ietekmē cilvēku veselību, un slimībai vienmēr ir kāds cēlonis, ir konkrētas pazīmes vai simptomi, un arī attiecīgi ir kaut kādi sarežģījumi un komplikācijas. Un šeit atbilde, es domāju, ir viennozīmīgi skaidri, ja mēs skatāmies uz šobrīd to mūsdienīgo aptaukošanās definīciju, tā patiesi ir hroniska slimība ar daudzu faktoru izraisīta, tā ir progresējoša, arī tā var kļūt labāk kontrolējama, bet tad atkal atgriezties. Labā ziņa, ka tā ir ārstējama, un noteikti arī tā ir neirokognitīva, tātad arī mūsu psihe un emocijas tur ir iesaistītas. Tad mēs redzam, ka šis viss kopums izraisa šo tauku disfunkciju, fiziskus defektus un tālāk jau veselības traucējumus. Noteikti tā ir slimība, un arguments tas, ka vienmēr ir bijuši cilvēki ar lieko svaru un aptaukošanos, protams, to neviens nenoliedz. Bet jautājums ir atkal par šo dzīvildzi, dzīves kvalitāti, un diez vai mēs mūsdienās būtu ar mieru, ja mēs teiktu,
labi, ir aptaukošanās, bet lai iet kā iet, dzīvosim īsi un pilni jaudu un slimosim. Protams, kad mēs gribam savai veselībai veltīt vairāk uzmanības, tāpēc šeit vienmēr, protams, jāņem vērā šis arguments. Un par ietekmi uz veselību, patiešām, ja mēs runājam par dzīves kvalitāti un tādiem veselīgi nodzīvotiem dzīves gadiem, tad jūs redzat pēc šī te attēla, ka aptaukošanās, tas, protams, ir arī emocionāls diskomforts, bet tas atstāja arī viennozīmīgi ietekmi uz dažādām orgānu sistēmām. Sākot jau ar elpceļiem, kur var būt šis te miega apnojas sindroms, kur īpaši tiem cilvēkiem, kas krāc, varbūt tādas īsas elpošanas pārtraukuma epizodes, kuru laikā ir pierādīts ārkārtīgi pieauga risks dažādu veidu sirds ritma traucējumiem, jo cilvēks tajā brīdī atrodas tādā tiešām izteiktā skābekļa badā. Protams, arī pati elpošanas sistēma cieš hipoventilāciju, jeb grūtāk elpot, jo ir šie te liekie taukaudi, mazāks krūšu kurvja, diafragmas kustības un arī fiziskas slodzes laikā. Tas var radīt elpas trūkumu. Sirds un asinsvadu sistēma, kā jūs redzat, un ne tikai sirds mazspēja, kronisks nogurums, ritma traucējumi, bet arī, piemēram, paaugstināts trombožu risks, kas var būt pacientiem. Metabolas izmaiņas, holesterīna rādītāju izmaiņas, cukura rādītāju paaugstināšanās, tieši tāpatās citas orgānu sistēmas, aknas, šī taukainā aknu slimība, kas var parādīties, urīna nesaturēšana. Ļoti aktuāls jautājums ir par reproduktīvo funkciju, jo mēs zinām šos te demogrāfiskos rādītājus Latvijā, kas ir īpaši sāpīgs jautājums. Tātad, reproduktīvā funkcija ir ārkārtīgi saistīta ar lieko svaru, gan vīriešiem, gan sievietēm. Vīriešiem pazeminās testosterona līmenis, cieši arī spermatozīdu kvalitāte, un līdz ar to, un, protams, arī sievietes veselību ietekmē liekais svars attiecībā uz reproduktīvo funkciju, īpaši attīstoties šim te policiskam olnīcu sindromam, kad nenotiek normāla olšūnas nobriešana, izdalīšana cikla laikā, un, protams, līdz ar to arī bērniņa ieņemšana ir daudz grūtāk un reizēm arī neiespējama. Kā jūs redzat, šeit apakšā, tas būtiskais, ka tiek ietekmēta šīs te fiziskās aktivitātes un vispār aktivitātes dienas laikā. Cukura diabēts un aptaukošanās arī iet roku rokā. Pavisam sen jau apkopoti dati, kas nāk no lielas, vairāk kā 20,000 pacientu grupas Amerikā. Un jūs redzat, ja mēs skatāmies uz šo ķermeņa masas indeksu, tātad tiem, kuriem ķermeņa masas indeks ir virs 35, ir trešdaļa varbūtība saslimt ar cukura diabētu. Un, protams, mēs nevaram apgalvot, ka visi saslims ar cukura diabētu, bet tas risks ir ārkārtīgi augsts. Un ja mēs kaut ko apzināmies, ko mēs varam novērst, noteikti mēs to gribam izdarīt. Un ne tikai liekas ar to jau, vai tad nepietiek, bet, protams, jāatcerās, ka cilvēkiem ar lieko svaru un aptaukošanos ir paaugstināts konkrētu veidu vēžu risks, un sievietēm vairāk būtu jādomā par endometriju vēžu risku, krūts vēža risku, abiem dzimumiem zarnu, resnās zarnas arī vēža risks, barības vada vēža risks, arī konkrētu onkohematoloģisku slimību risks. Tā kā, diemžēl, šī tā saucamā insulīna rezistence, kas ir cilvēkiem ar lieko svaru, arī stimulē savā ziņā šo te ļaundabīgo šūnu proliferāciju un attīstību, un arī šie te cilvēki nav pasargāti no onkoloģiskām saslimšanām. Un vēl, kā jau minēju, šo te psihoemocionālo būtisko lomu, jo patiesi tā ir, ja ir kāds liekas kilograms, mēs jau zinām, kā vajadzētu dzīvot, un mēs jau savā ziņā arī sevi paši stigmatizējam. Un otrs ir jautājums, ko arī pārējie, reizēm varbūt negribot, var
izraisīt kādas negatīvas emocijas. Ja? Un, protams, ja mēs tā ar nepatiku uztveram šīs ķermeņa izmaiņas, viennozīmīgi viens no aptaukošanās faktoriem ir stress, un tas tikai to stresu paaugstina. Un kā jūs redzat, tad stress ietekmē viennozīmīgi mūsu ēšanas un fizisko aktivitāšu paradumus. Pieaug risks stresēšanai, palielinās līdz ar to kaloriju uzņemšanu, grūtības kontrolēt līdz ar to svaru. Cilvēks arī nav motivēts tiešām fiziski kustēties, jo svars pieaug. Un ne tikai tas, bet arī šajā gadījumā novēro tiešām fizioloģiskas reakcijas. Tā rezultātā, stresa rezultātā pieaug kortizols, nepareizs režīms, pieaug glikozes rādītāji, pieaug šis sistēmiskais iekaisums, gala rezultātā arī tiek ietekmēts asinsspiediens. Un, protams, attiecībā uz veselības aprūpi pacienti, kuri tā kā negatīvi uztver šīs savas svara izmaiņas, ja, tad tiešām ir sliktāka, vājāka šī līdzestība, tiešām izvairīšanās varbūt runāt par šo problēmu, iet pie ārsta, griezties ar šīm problēmām pie ārsta. Un, protams, ka tas viss veicina tikai svara pieaugumu un noteikti cieši šī psihiskā veselība, paaugstinās depresijas risks, trauksme un līdz pat tiešām šīm domām par pašnāvību, ja, protams, ka tas var būt tādas smagas depresijas gadījumā. Bet mēs zinām, ka arī šajā gadījumā ir arvien grūtāk kontrolēt šo slimību. Ja. Tāpēc arī es domāju, šodien mēs runājam par šo problēmu, aktualizējam to, jo ir skaidrs, ka tā ir slimība, tā ir jāpievērš uzmanība un arī ir jārīkojās. Galvenie vaininieki. Tātad par maz kustamies, par daudz ēdam. Jā un nē, un nevienmēr. Ja? Jāsaka tā, ka tie zināmie, protams, ir dzīvesveids, ja? Bet ļoti daudz nosaka arī tiešām šī iedzimtība, jo nedaudz nākošā bildītē rādīšu, ja? Tātad katram mums ir šis savs ģenētiskais materiāls dažādos veidos iegūts, pārmantots, vai arī var, būt tiešām kādas ģenētiskas novirzes, kas saistītas ir ar agrīnu svara pieaugumu jau bērnībā, tāpēc mēs vienmēr nevaram teikt, ka tikai ir par maz šo kustību un nepareiz dzīvesveida režīms. Tā kā arī tas, kas notiekās ar cilvēku jau augļa stadijā un grūtniecības laikā, ir ārkārtīgi svarīgi. Un tāpēc ir svarīgi padomāt par citiem aptaukošanās iemesliem. Un varbūt tiešām viens ir šie gēni, un noteikti ir daudz dzirdēts, kad tīri no mūsu cilvēces attīstības mēs esam vācēju krājēju tauta, kas ir staigājuši apkārt, meklējuši medījumu, to noķēruši, glabājuši nebaltām dienām, un tās daudz kustības, daudz tātad lielas varbūtības, kad ēdiens nebūs pieejams, un mūsu gēni darbojās pārsvarā joprojām tādā saudzējošā režīmā. Bet nonākot šajos pārpilnības apstākļos, kā ir tagad, tātad šie gēni, mūs kā reizi provocē šai aptaukošanās attīstībai, jo viņi nezin, ja mēs tā varam teikt, kad šī pārpilnība nebeigsies. Ja? Tātad viss tiek saudzīgi glabāts, ja? Varbūt tai nebaltai dienai, kad mūs šī ēdiena reize nebūs pieejama. Ja? Tā kā līdz ar to šie apkārtējie apstākļi ārkārtīgi ietekmē arī šo mūsu genomu. Un, protams, ja runājam par augļu attīstību, jāatcerās ir arī par šīm endokrīnām traucētāju vielām, tātad, ko māmiņa dara gaidot bērniņu, ir arī ļoti svarīgi, bet, protams, endokrīnās traucētāju vielas, kas ir apkārt sadzīves ķīmijā, mūsu dažādos ikdienas lietojumos priekšmetos, dīvāni, kas ir nedegoši, ūdens, atgrūž ūdeni, tie visi ir pārklāti ar dažādām ķīmiskām substancēm, kuru ietekme ilgtermiņā uz mūsu organismu, protams, nav precīzi nosakām un izmērām. Vēl ko no šī, kas droši vien jau ir labi zināms, es vēl vēlējos uzsvērt šo. Tas ir attēls no diezgan senas publikācijas, bet būtiski nekas nav mainījies no tiem faktoriem. Mēs varbūt esam padziļinājuši tās zināšanas. Bet ļoti svarīgi ir sociālie kontakti, un tas tajā laikā nebija domāts sociālie tīkli, bet tieši tā jūsu sabiedrība, kas ir apkārt. Jo ir tā pētījums Amerikā, kur ir pierādīts, ka ja jūs dzīvojat tādā kopienā šūniņā, kur ir cilvēki ar labu ķermeņa svaru, tad jums
jums ir lielāka varbūtība, ka jums arī būs labs ķermeņa svars. Un tas rāda mūsu ikdienas paradumus, ja? Kustēties, ēšanas paradums un tam līdzīgi. Bet, lai gan jāsaka, ka ejot laikam, tas bija tāds ilgtermiņa pētījums, ja? Notiekot tai urbanizācijai, jo vairāk mēs dzīvojam šeit tuvu Kalnciemielai, piemēram, Mārupē, kur tikai uz Rīgu var atbraukt ar mašīnu, jo, diemžēl, tās grupiņas, kas paliek ar lieko svaru, arvien aug un auga pilsētām. Ja? Tā kā to arī jāņem vērā un droši vien jāplāno savas ikdienas aktivitātes. Kā rīkoties? Vai ir iespējama kaut kāda profilakse? Es domāju, ka jūs atbildes zinat, un šis jautājums ir ārkārtīgi komplekss. Ja? Kā jūs redzat, sākot jau ar tādām lietām kā sabiedrības veselības programma, veselības mācības skolā, protams, tur sadarbība ar pārtikas ražotājiem, kas ir ārkārtīgi būtiski, varbūt, lai cilvēkam ieejot veikalā, būtu daudz tie produkti priekšā, kur ir rakstīts, ka tie ir veselīgi, jo skaidrs, viss, kas ir burciņās salikts, tas nebūs veselīgs. Ja? Varbūt mēs nevaram ierobežot pārtikas rūpniecību ar milzu finansējumu, bet darīt lietas tā, lai varbūt ir uzsvers uz tām veselīgajām lietām. Protams, fiziskās aktivitātes un uztura paradumi, socioekonomiskie faktori. Tikko runāju ar pacientu, kurš teica, bet konfekšu kilograms ir daudz lētāks nekā gurķi. Un nevar nepiekrist. Ne? Un miega higēna, ja, tātad pietiekoši stundas, 7 līdz 9 stundas, un tiešām tā zelta stunda būtu tā vismaz pusotra vai 1 stunda pirms pusnakts, kad organisms reģenerējās vislabāk. Ja, tā dienas plānošana, protams, ideālā pasaulē, mēs visi zinām, kāda ir ikdiena, bet tas ir tas mērķis, uz ko vajadzētu iet. Un runājot bija arī jautājums par veselīgu gestācijas periodu, ko tad darīt grūtniecēm, jo, kā es rādīju, arī grūtniecības laikā mēs varam ietekmēt tālāk jau mūsu bērniņa attīstību. Tātad, nekādas īpašas diētas, striktas grūtniecības laikā gan nav ieteicams. Tas uzsvers ir uz tiešām tādu veselīgu, sabalansētu uzturu, un noteikti būtu jāizvairās no kaitīgiem paradumiem. Ja? Stresa menedžments visiem vienmēr būtu vēlams. Bet kam jāpievērš uzmanība ir svara izmaiņām grūtniecības laikā, jo, ja ķermeņa svars nav problēma iestājoties grūtniecībai, tad šis svara pieaugums varētu būt diezgan liels, bet vienmēr es aicinu arī pacients paturēt prātā, ka, protams, bērniņš aug un ir bērna svars, ir augļūdeņa svars, protams, mainās arī ķermeņa kompozīcija, bet grūti iedomāties to 16 kg pieņemšanos svarā, jo pēc tam katru šo kilogramu ir jādabū nost, un mēs zinām, mūsu saudzīgie gēni to nepieļauj, ja? Tā kā tur darbs ir jāiegūt diezgan liels. Savukārt, ja ķermeņa masas indeks, ja liekais svars un aptaukošanās jau ir problēma, tad, protams, svara pieaugums ir plānojams jau daudz mazākā apjomā. Kā rīkoties, kad ir aptaukošanās? Pēc jaunākām nostādnēm mēs tātad principā izdalām tādas 2 lielas grupas cilvēkiem, kuriem ir jau aptaukošanās, vai tā ir tā saucamā preklīniskā aptaukošanās, vai tūlīt rādīšu arī klīniskā aptaukošanos. Un kāda tam ir nozīme? Jo tiem cilvēkiem, kuriem vēl nav nopietni ikdienas traucējumi, tātad mums ir savs svara mazināšanas mērķis, tad mēs gribētu sasniegt svara mazināšanos par vismaz 10% no izejas svara. Tātad jūs redzat, ko mēs tur visu varam iesākt, un nedaudz vēl par to pastāstīšu. Ja ir klīniskā aptaukošanās, tad mēs tiešām jau šo svara mazināšanos gribētu lielākā apjomā. Un kāda tad ir tie ieguvumi, kā jūs redzat, piemēram, protams, ir ideāli, ja cilvēks var samazināt vismaz šos 5% no sākotnējā svara, jo tas uzlabo gan glikozes rādītājs, gan uzlabo asinsspiedienu. Bet jo mēs vairāk varam samazināt svaru, ja, jo vairāk mēs varam ietekmēt savu tālāko dzīves prognozi, piemēram, samazinot svaru par 15 vai vairāk procentiem, tiešām tiem, kam jau ir diabēts var regresēt un tiešām iestāties tāda remisija, un mēs varam izvairīties no nopietniem sirds un asinsvadu notikumiem. Un tad par to, ko tad mēs visi zinām, bet ko ir tik grūti ievērot, ja ir liekais svars un aptaukošanās.
ārstēšanās. Tātad uzturs un fiziskās aktivitātes. Un es domāju, ka šeit neko jaunu jūs varbūt neieraudzīsiet, bet ko gan es gribētu teikt, kad tiešām ir ļoti jādomā par to, lai nebūtu šī te pārstrādātā, ultra pārstrādātā pārtika mūsu uzturā, jo tas ir viegli, ātri pagatavojams, nenoliedzami garšīgs, bet tiešām jāatcerās, ka tas ir neveselīgs. Un arī šī ultra pārstrādātā pārtika izmaina mūsu zarnu mikrofloru, jeb mikrobiomu, kas atkal iedarbojās nelabvēlīgi uz mūsu apetītes, sāta centriem, līdz ar to par šo ļoti būtu jādomā. Un, protams, aicināti, ja runājam par speciālistu apmeklēšanu, tad tiešām griezties pēc padomu pie uzturu speciālista vai dietologa, sastādīt jau individuālu savus uztura plānus. Par fiziskām aktivitātēm arī noteikti no sirds un asinsvadu slimību viedokļi ir dzirdēts, tātad pietiekoši, tātad vismaz 150 minūtes nedēļā, bet es gribētu atgādināt, ka tas visvienkāršākais ir ievērot to, ka ja vien iespējams pēc 30 minūšu sēdēšanas piecelties un 5-10 minūtes pastaigāt. Grūti. Neviens nesaka, ka tas ir viegli. Es arī, protams, skatos uz sevi, jo rakstot, gatavojot lekcijas, tā sēdēšana sanāk daudz ilgāk, piemēram, vai sēžot pacientu pieņemšanā. Bet piedomāt pie tā, aiziet, piecelties, paņemt ūdens glāzi, tā kā pie tā noteikti ir aktīvi jādomā. Un, ja ir neskaidri jautājumi vai ir blakus slimības, tad tiešām iedrošinām cilvēks doties pie fizioterapeita. Par miegu jau nedaudz ieskicēju, bet arī noteikti jums ārsts uzdos jautājumus, ja jūs vēršaties ar problēmām par lieko svaru, kāds ir jūsu miega režīms, cik jūs moši esat pamostoties, un tie nav tādi jautājumi tikai par velti vien, bet tāpēc, lai mēs saprastu, cik būtiski ir šie miega traucējumi. Un noteikti psihoemocionālais stāvoklis, nekautrējamies meklēt palīdzību pie psihologa vai psihoterapeita. Par ārstēšanās principiem, tātad, lai vai kādi būtu tālākie soļi, ejot pie ārsta jūsu svara mazināšanai, tātad dzīvesveida rekomendācijas mēs turpinām ievērot visu laiku. Un ārsts izvērtēs, vai jūs esat tas cilvēks, kuram ir jāuzsāk medikamentozā terapija, vai arī, ja ir svara problēmas un veselības problēmas nopietnākas, tad iespējama arī ķirurģiska ārstēšana. Un pirmie soļi, tātad saulaicīgi, profilaktiski domāt par veselīgu, aktīvu dzīvesveidu, tātad ziniet savu ķermeņa masas indeksu un vidukļa gurnu apkārtmēru un meklējiet savu ārstu. Pirmais solis droši vien ģimenes ārsts, nākošais solis jautājiet speciālistiem, endokrinologiem, kardiologiem, uzturu speciālistiem. Un, protams, svarīgi ir rast motivāciju, tad rīkoties un neaizmirstiet, ka tās ir mēģinājumi un kļūdas, lai tiktu pie mērķa, jo neviens nav teicis, ka tas būs vienkārši. Paldies!